Labvakar visiem! Šodienas ikdienas tirgus apskatā mani sauc Justīns Peterens. Esmu admirāls, klientu vadītājs un apmācību vadītājs Latvijā. Pirms mēs sākam obligāto risku atrunu, tirdzniecībā ar admirāls instrumentiem ietver augstu risku, kas to sarežģītas būtības dēļ nav piemērots visiem ieguldītājiem. Aicinu iepazīties ar pilno riska atrunu mūsu mājaslapā. Dažos vārdos par admirāls un admirāls piedāvājumu. Admirāls piedāvā vairāk nekā 8000 dažādus instrumentu, tā skaitā akcijas un fondus, kā arī CFD uz akcijām un fondiem, kā arī indeksiem, izēvielām, forex un arī citiem instrumentiem. Admirāls ir globāls un uzticams uzņēmums jau kopš 2001. gada. Admirāls piedāvā samērā konkurētspējīgus tradinga un īpaši konkurētspējīgus investīciju nosacījumus. Tātad pie Admirāls investējot akcijās un fondos, nav jāmaksā nekāda turēšanas maksa. Ir jārēķinās tikai ar vienreizējām komisijām par katru darījumu. Kā arī Admirāls piedāvā personīgu konsultantu katram klientam, kas ir, manuprāt, galvenais iegūms tieši Eiropas tirgū. Pārējot uz cenu kustību, pagājušo nedēļu ASV akciju tirgus piedzīvoja vāju, mērenu kāpumu kopumā. Indeksu līmenī straujāko kāpumu uzrādīja Russell 2000 ar 3,4% ienesīgumu. Nasdaq 100 savukārt izcēlās ar negatīvu ienesīgumu nedēļas griezumā, taču nedēļas kustība, tātad iekšnedēļas kāpums Nasdaq 100, ja nemaldos, bija lielākais starp indeksiem. Sektoru līmenī šis risk on, ja noskaņojums turpinās, tātad cikliskie sektori uzrāda ievērojami labāku ienesīgumu nekā necikliskie sektori nedēļas griezumā. Izņēmumi ir tehnoloģija un telekomunikāciju sektori. Abi uzrādīja vāju, bet atkal relatīvi vāju kritumu. Un atsevišķu nozaru griezumā bilde ir izteikti pozitīva. Tehnoloģiju nozare, XNTK ETF ir vienīgā nozare, kur uzrādīja kritumu, kurš arī ir maznozīmīgs. Izcēlās starp nozarēm, starp atsevišķiem nozaru segmentiem finanšu, veselības aprūpes nozares, uzrādot īpaši augstu ienesīgumu relatīvi pret vēsturi. Savukārt naftas un dabasgāzes aprīkojuma un pakalpojumu segments uzrādīja augstāko ienesīgumu starp nozarēm, kāpjot par vairāk nekā 6% nedēļas laikā. Ja mēs pārējām uz globāliem tirgiem, globālā mērogā akciju tirgi uzrādīja maznozīmīgu kāpumu, izcēlās attīstības valstu akciju tirgus, kur EM ETF bija līderpozīcijā ar 1,4% kāpumu, tikmēr S&P 500 bija pēdējā vietā ar niecīgu 0,3% kāpumu, ja salīdzinot ar globāliem akciju tirgiem. Un kopš gada sākuma EFA ETF, kas parāda, jeb seko attīstīto valstu neskarot ASV akciju tirgiem, pārsniedz S&P 500 indeksu kopš gada sākuma jau vairāk nekā 2 reizes. Ja nemaldos, kopš gada sākuma ienesīgums EFA ETF ir 23 ar kaut ko procenti un S&P 500 tikai nepilni 10. Ja. Tātad ievērojama starpība ienesīgumā kopš gada sākuma, kā minēju. Obligāciju tirgos kustības bija slāpētas, neskaitot, protams, piekdienu, kur visi tirgi, visas aktīvu klases rēģē uz Pavela runu. Obligāciju tirgos šī ierastā tendence, kur starptautiskās obligācijas pārsniegtās obligācijas pagājušajā nedēļā nenostrādāja, tika pārtraukta. Taču kopš gada sākuma relatīvā veiktspēja dažādos obligāciju segmentos, salīdzinot ASV un starptautiskās obligācijas, ir milzīga. Tātad, piemēram, IGOV ETF, kas ir būtībā TLT ekvivalents starptautiskām obligācijām, pārsniedz TLT par vairāk nekā 10%. Ja, un tas obligāciju tirgos ir daudz. Tātad, citiem vārdiem, starptautiskās ilgtermiņa valsts obligācijas pārsniedz ASV ilgtermiņa valsts obligācijas par vairāk nekā 10%. Ja, nepilnu sanāk, cik 9 mēnešu laikā. Ja, tas ir obligāciju tirgos diezgan daudz. Attiecībā uz izēvielām
Lielākā daļa izēvielu uzrādīja kāpumu. Starp segmentiem, kuriem es sekoju līdzi, straujāk uzrādījās sudrabs un nafta ar ap vidēji 2,5% kāpumu abos segmentos. Izreti ir iespējams novērot stiprus tehniskās analīzes signālus. Iepriekšējais, wow, signāls bija, es biju 500 mēneša grafikā aprīlī nu vai maijā. Šoreiz vēlos nedaudz pievērst uzmanību Nasdaq 100, nu, un arī pēc būtības citu tehnoloģiju sektoru, ar tehnoloģiju sektoru saistīto segmentu tehniskās analīzes bildei. Tātad gan dienas, gan nedēļas grafiks Nasdaq 100 indeksā uzrāda spēcīgus tehniskās analīzes signālus. Jā, tad vienkārši sakot, dienas grafikā mēs redzam izteiktu trendlīnijas turpinājumu, un nedēļas grafikā mēs redzam stipru āmura sveci. Un akciju tirgos, indeksos šie signāli, izteikti tehniskās analīzes signāli ir diezgan reti, ja it īpaši ilgākos laika periodos. Tāpēc, jā, šis iespējams ir labs brīdis attiecīgo akciju tirgus segmentu iepirkumam, jā, nu vai pat vienkārši īstermiņa tradinga darījumam. Attiecībā uz riska indikatoriem. Tagad mēs redzam VIX 9D un VIX indeksu attiecību. Šī attiecība parāda mums īstermiņa un vidējā termiņa gaidāmo volatilitāti, jeb attiecību starp šīm gaidāmām volatilitātēm. Tātad VIX 9D indeks parāda gaidāmo akciju tirgus volatilitāti tuvāko 9 dienu laikā, bet VIX indeks parāda gaidāmo akciju tirgus volatilitāti tuvāko 30 dienu laikā. Un abu šo indeksu attiecība ļauj mums saprast dažādu periodu gaidāmās volatilitātes attiecību. Tātad normālos apstākļos, kad riska aptīte ir normāla un riska aspektācijas ir normālas, VIX indeks, jeb 30 dienu gaidāmā volatilitāte ir augstāka nekā īstermiņa gaidāmā volatilitāte, jeb VIX 9D indeks. Ja? Un tieši to mēs tagad arī varam novērot jau būtībā kopš šī gada maija, kā arī normālus riska aprītes apstākļus rāda gandrīz visi riska indikatori, kuriem seko līdzi. Citiem vārdiem, tuvākajā laikā tirgus dalībnieki aizvien sagaida zemu volatilitāti, kura bieži vien sakrīt ar kāpumu riska aktīvos, jeb galvenokārt akcijās. Pārējot uz makroekonomiku, viena no svarīgākajām makro tendencēm uz doto brīdi, būtībā jau kādu laiku, ir procentu likmes. Kā vairāk kārt biju minējis, manuprāt, mēs esam struktūrālā procentu likmju palielināšanas cikla sākuma posmā, kurš sākās pavisam nesen 2021. gadā. Ar procentu likmēm es domāju tieši vidēja un ilgāka termiņa likmes, nevis Fed likmes. Tātad svarīgi saprast, ka Fed likme var nekorelēt ar ilgtermiņa procentu likmēm, vai precīzāk, ilgtermiņa procentu likmes var, tā teikt, nesadarboties ar Fed un nesekot Fed likmēm. Un iemesls tam ir vienkāršs. Valsts obligāciju ienesīgums, jeb procentu likmes, ir pats, tā teikt, neatkarīgākais zvērs finanšu tirgus pasaulē. Neviena aktīvu klase vai instruments vai centrālā banka vai politiķis, vai vienalga jebkas, nevar pārvarēt un ilglaicīgi kontrolēt un ietekmēt ASV vidēja vai jebkuras citas valsts vidēja un ilgāka termiņa procentu likmes, jeb valsts obligāciju ienesīgumu. Bet procentu likmes, jeb obligāciju ienesīgums, valsts obligāciju ienesīgums, un te visbiežāk runājot par 10 gadu obligāciju ienesīgumu, var ietekmēt visas citas aktīvu klases un visus citus instrumentus. Pašlaik mēs redzam FOMC sapulces, nākamās FOMC sapulces 17. septembrī varbūtības procentu likmju samazinājumam. Un varbūtības uz 1%, atvainojos, uz 1,25 bāzes punktu samazinājumu Fed likmē uz 17. septembrā sapulci ir paaugstinātas jau ilgu laiku, kas ir
uh, ļoti dīvaini, jo, kā vairāk kārtas bija minējis iepriekšējos apskatos un arī savos rakstos, ja kādai ekonomikai draud, reāli tiešām draud recesija, centrālā banka, tās ekonomikas centrālā banka, ja atvainojos, tās valsts centrālā banka negaidīs mēnesi, divus vai ilgāku periodu, lai samazinātu procentu likmes. Ja recesija tiešām draud, centrālā banka rīkosies tūlīt, nevis kaut kad vēlāk. Jā, tas vienkārši nav loģiski. Un pagājušajā nedēļā notika Jackson Hole kongress, kur Pauels lika tirgus dalībniekiem zināt, ka vienkārši sakot, viņš padevās politiskajam spiedienam. Lai gan inflācijas problēma uh, ir šķietami atzīta, nu vismaz tirgus dalībnieku acīs, Pauels norādīja, ka tāpat apsver procentu likmju samazinājumu, balsoties uz darba tirgus situāciju. Protams, tirgi, tieši riska aktīvie akciju tirgus kopumā, rēģē pozitīvi uz šiem jaunumiem, kamēr dolārs un obligāciju ienesīgumi krita. Un runājot par darba tirgu ASV, kopējā datu aina norāda, ka darba tirgus situācija ir kārtībā. NFP rādītājs, jā, kurš ir viens no, vai visticamāk pats populārākais rādītājs starp privātiem iedzīvotājiem un finanšu tirgus mēdījiem, ja nemaldos, ir vienīgais rādītājs, kurš uzrādīja relatīvi straujāku sarukumu. Ja. Tātad ir jāsaprot, ka NFP rādītāju ietekmē demogrāfija. Pēdējās pārmaiņas politiskajā bildē, jā, tāda Trumpa imigrācijas politika un imigrantu kontrola un tam līdzīgi, ietekmē demogrāfiju un līdz ar to arī aizpildīto jauno darba vietu skaitu. Aptuveni 20% no ASV darba spēka ir migranti. Pie tekošās iedzīvotāju skaita, pie tekošā iedzīvotāju skaita pieauguma tempa ASV, kas ir ap nulli, šīs pārmaiņas var samazināt NFP rādītājus. Ja, un par šīm apmaiņām domāju par Trumpa politiku uz migrāciju. Ja. Kā arī līdz ar to NFP rādītāja nozīme ekonomikas stāvokļa novērtēšanā ir pārspīlēta. Ja. Jo NFP var būtībā interpretēt kā iedzīvotāju skaita, nevis ekonomiskās aktivitātes rādītāju. Ja? Jo tas atspoguļo darba tirgu iesaistīto cilvēku skaitu, nevis ražošanu vai produktivitāti. Tātad būtībā NFP rādītāja pieaugums var liecināt par iedzīvotāju skaita palielināšanos, ja, piemēram, imigrācijas dēļ, nevis ekonomikas izaugsmi. Savukārt kritums var rādīt darba spēka samazināšanos, ja atkal, piemēram, emigrācijas vai demogrāfisko apstākļu dēļ, ja, pat ja ekonomika ir stabila. Tādējādi, kā minēju, NFP vairāk atspoguļo ja, darba roku skaitu, nevis ekonomisko aktivitāti. Un attiecībā uz inflāciju. Tagad mēs redzam 5 gadu inflācijas līdzsvara likmi. Tad īsumā šī likme parāda mums, cik lielu vidējo inflāciju nākamo 5 gadu laikā paredz, ja sagaida finanšu tirgus dalībnieki, konkrētie obligāciju tirgus dalībnieki. Un šo raidītāju aprēķina balstoties uz ASV obligāciju ienesīgumu ar obligācijām, kuras pasargā pret inflāciju, jā, jeb TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, ja nemaldos. Jā, nu atkal vienkārši sakot, šis rādītājs mums parāda gaidāmo vidēja termiņa inflāciju balstoties uz obligāciju tirgus datiem. Ja. Šai rādītājā mēs redzam relatīvi strauju kāpumu pagājušo piekdienu, kad notika Jackson Hole kongress, kur Pauls deva savu runu. Šis kāpums parāda to, ka ja Fed tomēr samazina procentu likmes, kā tas tiek gaidīts, ja ar augstu varbūtību, inflācijas riski pieaugs. Līdz ar to pieaugs arī, tas ir laika jautājums, kad pieaugs arī vidēja un ilgāka termiņa procentu likmes, jeb likmes, kuras ietekmē ekonomiku. Ja? Un līdz ar to arī finanšu tirgus. Nu, piemēram, hipotekāro kredītu likmes, patērētāju kredītu likmes un tam līdzīgi. Tātad
ja mēs redzam uh, augšu trenda turpinājumu šajā rādītājā, mēs varam sagaidīt, ka pieaugs arī procentu likmes. Un līdz ar to tas radīs pretvēju riska aktīviem, un līdz ar to riska aktīvi var uzrādīt korekciju. Par šo scenāriju es biju runājis jau entās reizes, tāpēc neatkārtošos. Tātad būtībā vēlos uzsvērt divas lietas. Tiek gaidīts, ka Fed samazinās īstermiņa procentu likmes. Ja? Un visticamāk, tirgi reaģēs tāpat kā pagājušā gada septembrī. Un pagājušā gada septembrī arī bija līdzīga situācija, kad Fed vēlējās samazināt procentu likmes, balsoties uz darba tirgus situāciju. Jā, tātad Pauvela vēstījums bija ļoti līdzīgs, kā tas bija pagājušo piekdienu. Fed samazināja likmes un obligāciju tirgi kāpa. Tātad viss procentu likmes samazinājums tika būtībā neutralizēts ar obligāciju ienesīgumiem procentu likmju, jeb vidējā un ilgāka termiņā procentu likmju kāpumu. Jā, tāds citiem vārdiem. Pagājušajā gadā Fed samazināja likmes septembrī, un obligāciju tirgi tam nepiekrita. Jā, tā bija politikas kļūda no Fed. Līdz ar to visticamāk šoreiz būs tāpat, ja balsoties uz visiem datiem, kas rāda inflācijas riskus, par kuriem es jau runāju arī entās reizes. Un, ja jaunie dati, ekonomiskie dati līdz nākamajai FOMC sapulcē 17. septembrī būs stabili vai pat mazliet negatīvi, Fed samazinājums, Fed likmju samazinājums būs kļūda, ja, kas atkal var novest pie volatilitātes tirgos. Jā, tātad, ja Fed samazina procentu likmes, inflācijas riski pieaug, citiem vienkārši sakot, inflācijas problēmai Fed piemetīs klāt pagales, ja, un tas var likt procentu likmēm pieaugt, kas būs pretvējš riska aktīviem. Līdz ar to korekcija riska aktīvos akciju tirgos tā būs lielāka varbūtība. Tā, paldies par uzmanību. Tiekamies nākamo pirmdienu, un jautājumu gadījumā esam sazināties. Vēlreiz paldies un visu labu!